Pirmo reizi Rīgas brīvos rīkoja konkursu skolēniem Rīgas osta, Latvijai un Rīgai. Konkursu mērķis ir iepazīstināt jauniešus Rīgas brīvos, tās lomu valsts tautsaimniecībā un pilsētas dzīvē, kā arī stimulēt skolēnus uzzināt un pētīt ostas potenciālu un meklēt nestandarta risinājumus tās attīstībai. Konkurss norisinājās 2 kārtās, bet finālā skolēniem klātienē žūrijas komisijai bija jāprezentē savas idejas. Sākumā Rīgas osta iekļuva Hanzas Savienībā, pēc tam Zviedru laikos osta bija arī lielākā Zviedrijas ostas. Pēc laika ceras, kas Krievijas laikā Rīga bija Baltijas lielākā osta. Mūsu darbs tur nebija pārāk atbildīgs vai ļoti liels, bet mēs darījām dažādas lietas ostā un redzējām, kas notiek. Kādi būtu jūsu kaut kādi 2, 3 galvenie secinājumi atbilstoši konkursu nosaukumam, kas izriet jūsu darbu? Jā. Tātad, ja mēs skatāmies turpmākā nākotnē, jaunieši, tagad jaunieši pēc laika būs strādnieki visās lietās. Un ja mēs apmācītu jau jaunieši tagad dažādās vietās, turpmāk, tad pēc gadiem viņi jau būtu saskārušies ar dažādām lietām. Mani sauc Kristīna Vielē, un šī ir Kristīna Marija Trekša. Un šodien mēs jums prezentēsim savu darbu Rīgas brīvos lomu pilsētas un valsts vēstures procesos. Tā kā mēs esam Latvijas pilsoņi, ir svarīgi zināt, kas notiek mums apkārt, un zināt, kas ir tas, kas veicina valsts attīstību. Un ostai šajā ziņā ir ļoti liela ietekme. Kā jūs vispirms manat, mēs šobrīd ļoti uzsveram to, cik svarīga ir veselīgā konkurence un sadarbības starp ostām. Pozitīvi ir secinājumi, ka Rīgas brīvos sadarbojas ar vairākām ostām pasaulē. Tādējādi uzlabot informācijas apmaiņu, jauno tehnoloģiju ieviešanu, risinot drošības un vides aizsardzības jautājumus. Labdien, cienījamā žūrija, konkursu dalībnieki! Mani sauc Rodzība. Mani sauc Kristīna. Es mācāmies Rīgas pilsētas Strādnieku gimnāzijas 11. klasē. Mūsu darba tēma – Rīgas osta rīdziniekiem un viesiem. Kā jau visiem zināms, cilvēkiem patīk ceļot, un ceļojot patīk satikties. Satikties ar jauniem cilvēkiem, satikt atkal vecos draugus. Un tie turisti, kas ieceļo Rīgā caur jūras ceļu, pirmo sastop Rīgas ostu. Tā ir viņa pirmā tikšanās ar mūsu pilsētu un valsti. Ir svarīgi, lai tā izdotos veiksmīgi un lai saglabātu tikai labākās atmiņas un emocijas. Tāpēc ir nepieciešams, lai arī Rīgas osta piedāvātu tikko iebraukušiem turistiem vismaz nelielu ieskatu mūsu latviešu kultūrā un kultūras mantojumā. Tagad iedomāsimies, ka jūs visi esat tikko Rīgas ostā iebraukušie turisti. Lai jums būtu vieglāk orientēties Rīgas ielās, jums ir jāpamācās latviešu valodu. Lūdzu, atkārtojiet pēc mums. Aidai dūdi da. Aidai dūdi da. Aidai dūdi oktā. Oktā. Aidai dūdi da. Maza, maza, amelīte, aidai dūdi da. Zaka, aizulīši, aidai dūdi da. Aidai dūdi oktā, oktā, aidai dūdi oktā, oktā, aidai dūdi da. Mana darba nosaukums ir Rīgas brīvos attīstību, tas ietekmēs Latvijas ekonomiku. Un mana darba mērķi ir izpētīt Rīgas brīvos tagadēju stāvokli, arī tas vēsture pirmais. Viens no spilgtākajiem iespējiem, protams, bija tas, ka vienā no prezentācijām tika izmantota kokle un dziedāšana, tātad, kā saka, turistu pievilināšanai. Skolnieki, protams, viens otrs pa ostu kaut ko dzirdējuši, otrs tikko iepazinies ar datiem, tā kā, protams, tie ir tādi iepazīšanās darbi ar ostu. Vairāki bija veltījuši daļu no savas uzstāšanās vēstures faktiem, kas būtībā it kā parāda cilvēku interesi par ostu, bet neparāda to, ko osta dod pilsētai, teiksim, mūsdienu apstākļos. Un zināšanas, teiksim, par kaut kādām ostas specifiskām lietām, to nevarēja arī prasīt. Bet visumā
konkurss ir laba lieta, cilvēki iepazīstās, tātad šis konkurss skolniekiem dod iespēju tuvināties, kaut ko uzzināt, ka vispār tāda osta ir un ko tas nozīmē osta. Negribētos īstenībā teikt par savām simpātijām, pirms nav paziņoti rezultāti. Varbūt, ka man būs iespēja vēl mazu komentāriņu arī pēc tam pateikt, bet viena lieta, kas neapšaubām iepriecināja, ka jūs lielā visi bijāt forši. Gribu apsveikt visus konkursu dalībniekus ar piedalīšanos. Tā jau ir uzvara, un tas jau ir sasniegums. Jo Rīgas osta, arī Rīgas osta, tas ir ļoti sarežģīts organisms. Tas ir saistīts ar daudzām lietām, dzelzceļš, kā iedzīvotāji. Un skaidrs, ka jūs pilnīgi varējāt akcentēt, ka kādu aspektu šeit, kādu skatu punktu šajā lietā. Un tas ir ļoti labi, jo šeit izpaužās arī jūsu interesi. Tas parāda, ka jūs varētu ļoti daudzos un dažādos veidos. Tātad atzinības rakstu par piedalīšanos konkursā saņem Mihails Nikitins un Vitālijs Vagins. Tā, atzinības raksts arī Edgaram Jākapsonam un Edijam Vidzīm. Šo vietu iegūst Evi Jūro un Kristiāns Gandāns. Nekļūdīšos, ja teikšu, ka cīņa bija tikpat stīva kā Olimpiskajās spēlēs par pirmo vietu. Un uzvarētāju noteikšanai bija nepieciešamas ilgas diskusijas un punktu skaitīšanas. Un pirmā vieta otro apsteidz tikai par puspunktu. Sāksim ar otro vietu. Rozīta Katrīna Smīča un Kristīna Celikāna. Balvu iegūst Kristīne Marija Trepša un Kristiāna Mildere. Paldies, Mildere! Šis bija mūsu mērķis, protams, tomēr mēs zinājām, ka mūsu konkurenti arī būs spēcīgi, tāpēc mēs centāmies izdarīt vislabāko, ko varējām, un tā laikam arī sanāca. Cik ilgi gatavojaties tam? Mēs gatavojamies apmēram pusotru nedēļu, jo, protams, bija jāuzraksta pat eseju, un prezentēšanas daļai arī bija ļoti jāgatavojas. Es domāju, ka šobrīd mēs apdomāsim to, kas tikko šeit ir noticis, un tad arī redzēsim, ko darīsim turpmāk. Tomēr man šķiet, ka tas, ko mēs esam uzzinājuši par ostu, iespējams arī daļai ietekmēs mūsu nākotnes darbības. Man personīgi ļoti patīk tā radošā pieeja katrai no komandām, jo it kā temats ir viens, un tā ir osta, bet tā otrā viena meitenes ar kokli. Tas bija tiešām tāds, wow, tas tiešām ir ļoti interesanti. Mēs paši par kaut ko tādu mēs neiedomājāmies. Jo doma tāda, no katras prezentācijas ir kaut kas jāmācās, un mēs noteikti paņemsim no citiem prezentēšanas veidiem priekš sevis arī kaut ko, lai uzlabotu vēl vairāk savas spējas.